Akciju sabiedrības sadales tīkls ir uzņēmums, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā 1 miljonam klientu visā Latvijā, izmantojot elektrotīklu, kas garumā vairāk nekā 2 reizes pārsniedz Zemes apkārtmēru pa ekvatoru. Akciju sabiedrības sadales tīkls prioritāte vienmēr būs klients. Mēs strādājam 3 galvenajos pamatvirzienos – klienta apkalpošanas uzlabošana, ātra un efektīva elektroenerģijas apgādes tīkla, infrastruktūras uzturēšana un apkalpošana, kā arī investīciju programmas, kas vērstas tīkla modernizācijai, attīstībai un atjaunošanai. Piedāvājam iespēju ielūkoties, kā sadales tīkls rūpējas par elektroenerģijas piegādi līdz katram klientam un kas notiek gadījumos, kad tiek saņemta informācija, ka elektrotīklā ir radies bojājums. No elektrotīkla vadības sistēmas vai iedzīvotāju zvaniem klientu servisā tiek saņemta informācija par notikušo. Akciju sabiedrības sadales tīkls dispečers, kurš uzrauga elektrotīkla darbību, lokalizē bojājumu un mēģina atjaunot elektroapgādi automātiski. Ja tas neizdodas, uz notikumu vietu dodas sadales tīkla operatīvās izbraukuma brigādes elektromontieri. Pa to laiku vadības sistēma automātiski atlasa klientus, kurus skar bojājums, un izsūta viņiem īziņas ar informāciju par bojājuma fiksēšanu. Atkarībā no bojājuma veida, elektroapgāde klientiem tiek atjaunota 2 līdz 24 stundu laikā. Pēc bojājuma novēršanas klientiem tiek nosūtīta ziņa par elektroenerģijas piegādes atjaunošanu. Dispečers tur elektroapgādes pulsu, jo viņa galvenais uzdevums ir nodrošināt elektrotīkla operatīvo vadību, pārslēgumu organizēšanu, operatīvo brigāžu vadību, elektrotīkla bojājumu lokalizācijas un novēršanas vadību. Ja kāds elektroenerģijas lietotājs vēl nav reģistrējis savu tālruni uzņēmuma datu bāzē un turpmāk vēlas saņemt bezmaksas īsziņas par plānotiem vai avārijas elektropiegādes atslēgumiem, aicinām paziņot sadales tīklam savu mobilā tālruņa numuru. Visērtāk to izdarīt, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 80 200 403. Klienta apkalpošanas jomā blakus jau labi pazīstamiem saziņas kanāliem, tādiem kā zvanu centrs, internets, interneta mājaslapa. Mēs esam izveidojuši klientiem klientu portālu. Mēs esam sākuši izmantot Twitter saziņā ar klientiem. Pilnveidojam saziņu ar klientiem, izmantojot mobilās īziņas, ar kuru starpniecību informējam klientus par notikumiem mūsu tīklā, par plānotajiem darbiem, par bojājumiem un sniedzam arī dažādu citu informāciju. Aktīvi izmantojam plašsaziņas līdzekļus, lai informētu sabiedrību par notikumiem uzņēmumā, mūsu investīciju plāniem un attīstību. Akciju sabiedrības sadales tīkls attīsta vairākus komunikācijas kanālus, lai būtu soli tuvāk klientam. Operatīvi iegūt informāciju, noskaidrot problēmu un izteikt ierosinājumus klienti var Twitterī. Klientu ērtībām attīstīts arī ir klientu portāls, kur var tiešsaitē nodot elektroenerģijas skaitītāju rādījumus un iegūt aktuālo informāciju par uzņēmumu. Sadales tīkls veic elektrotīkla uzturēšanas un apkalpošanas darbu nepārtraukti. Uzņēmuma klientu servis ir sazvanāms 24 stundas diennaktī. Tiek nodrošināta arī zvanu saņemšana no ārzemēm. Akciju sabiedrības sadales tīkls iegulda milzīgu preventīvu darbu, veicot plānotus remontdarbus, attīrot elektrolīniju trases un nomainot gaisvadu elektrolīnijas pret kabellīnijām, tādējādi uzlabojot elektroapgādi kopumā. Sadales tīkls izvērtējis, ka var strādāt efektīvāk, iepirkta specializēta tehnika, aprīkojums un instrumenti. Mūsu investīcijas tiek realizētas, lai tīkla infrastruktūra būtu kvalitatīvāka un drošāka. Turpinās uzsāktā gaisvadu līniju modernizācija un pārbūve kabeļlīnijās. Notiek transformātoru apakšstaciju būvniecība, rekonstrukcija un modernizācija, kā arī elektrolīniju trasu tīrīšanas darbs. Lai nodrošinātu efektīvu tīkla pāraudzību un operatīvo vadību, notiek elektrolīniju automatizācija un dispečera dienesta vadības modernizācija. Automatizācijas programmas ietvaros elektrotīklā ir uzstādīti 658 jaudas slēdži. Kā rezultātā bojājumu gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa līnija, un bojājuma vietas uzrādītāji dispečeriem parāda konkrēto bojājuma vietu, saīsinot bojājuma novēršanas laiku. Mēs strādājam, lai klients saņemtu drošu, kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.